pie klausītājiem nonācis jaunais albums Latviešu teātra zelta dziesmas. Albumā ietvertās melodijas no dažādām latviešu teātra izrādēm novembrī izskanēs tāda pat nosaukuma koncerta programmā, kas veltīta mūsu valsts 93. dzimšanas dienai. Bija ļoti grūti izlasīt, atlasīt no visām tā plašā klāsta, cik ir mūsu autori, komponisti, dzejnieki radījuši dziesmas teātra izrādēm. Izlasīt tikai 25 dziesmas, diskā ir gan drusku mazāk, bet šis patiešām ir zelta fonds, ir pārstāvēti populārākie hiti, gan dziesmas, kuras radījis Raimonds Pauls, Zigmārs Liepiņš, Uldis Marhilevičs, Jānis Lūsēns, Induls Kalniņš, Ivars Vīgners, Valds Pūts. Es varētu saukt vēl un vēl, bet diskā ir tikai tik vietas, cik tas arī ir. Projekta muzikālais producents Aigars Grāvers visas dziesmas veidojas jaunās un neierastās aranžijās. Es ļoti viltīgi darīju ar seviem. Es mēģināju visādīgi attiet no tā formāta un paņemt tikai harmoniju un melodiju. Un tad es domāju, bet kā būtu, ja man šī melodija būtu man galvā, kā es to darītu pats, ja es viņu gribētu taisīt. Man pašam patīk labāk Zigmāra Liepiņa, ja tu man esi, kas man sanāca, ka par šo dziesmu runājot, Dona versija, ko dziedāja, nav slikta, bet viņi tādu, varētu teikt, jauneklīgi, tādu jaunu čaļu skatījums, un Ingus Petersons šo dziesmu tā kā pacēla citā gradācijā. Un man liekas, ka man labāk patīk Alva Zaldātiņa pašam, kas man sanāca, un tieši atdācis, ja tu man esi, šie divi gabali. Tad no visām, ja man tagad jāizanalizē, tāda vismīļākā tomēr laikam ir tas duets ar Andrei Ērgli. Tas ir Herstvud un Kerijs duets, jo es, kad biju arī šo izrādi, mazliet viņu savādāk arī sadzirdēju, bet tagad es dzirdu šo ierakstu audio, ir pavisam savādāk, un tas ir, man liekas, ka arī viens no šī projekta nosacījumiem. Man liekas, ka arī, kad Rozīnīt, kā es saku, būs mūsu meiteņu trio, es, Olga un Aija Andreja, kā tagad viņa dēvē, jo katrai savs pantiņš, katrai savā attieksme, bet piedzīvājums ir kopējs, un līdz ar to arī ir tas feelings arī. Es nekad neesmu sevi tā identificējis teātra dziesmu dziedātāju. Šīs divas dziesmas, kuras es esmu iedziedājis, tās savā būtībā es viņas neuzskatu par tādām tipiskām teātra dziesmām, jo viņas ir savā formā izvērstas, viņas ir gatavas dzīvot pilnīgi neatkarīgu dziesmas dzīvi. Disks ir tikai sākums visai tai lielajai koncertu sērijai, kura valsts svētku noskaņās no 14. līdz 19. novembrim būs vērojama pirmkārt 2 koncerti un tikai 2 koncerti Rīgā 14. un 15. novembrī Rīgas Kongresu namā, 16. novembrī Jelgavas kultūras namā, 17. novembrī Liepājas Olimpiskajā centrā un 19. novembrī Valmieras kultūras centrā. Tāpēc es ļoti visus aicinu gan klausīties disku, gan arī nākt uz mūsu koncertu programmas koncertiem no 14. līdz 19. novembrim.